Vasara jums visiem! Paldies! Paldies! Čau! Dženīme un Roberto Meloni. Labvakar, Rezekne! Tajā saulēnajā, karstajā, kas mums šodien ir piekdiena? Sestdiena jau šodien ir. Ieties kultūras namā, lai noskaidrotu, kura tad ir skaistākā Rezeknes meitene un kurš ir simpātiskākais puisis, ja noskaidrot Miss un Misteru Rezekne 2012. Šīs dienas pasākumu. Aplausi Dženīme! Jā, un aplausi Laurim Brīnikam. Un tātad sagaidām konkursa dalībniekus uz skatuves. Iepazīsimies! We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best, last, and only line of defense. We work in secret. We exist in shadow. And we dress in black. Santa seržante, 19 gadi, nu pat absolvējas Rēzeknes valsts ģimnāziju. Aizbraucis ar sportu, mākslu, dejām, taču visvairāk saista mūzika. Santa spēlē saksofonu un dziedu, dzīvē uzstāda sev augstus mērķus un vienmēr tos arī sasniedz. Ivans Smirnovs, 18 gadu, absolvējis Rēzeknes 6. vidusskolu. Uz konkursu ieradās, lai pārbaudītu savas spējas. Patīk daudz sportot, peldēties
meitene 19 gadi absolvējusi Austrumlatgales profesionālo vidusskolu. Uzskata sevi par dabisku un daudzpusīgu meiteni. 3 vārdi, kas viņu visspilgtāk raksturo, ir mērķtiecība, spēja uzdrīkstēties un patiesums. Artis Salinieks šogad absolvējis Rēzeknes augstskolu. Hobijs ir sports. Pagaidām aizraujas ar roku laušanu un ielu vingrošanu. Garšo ieviesinātais piens, mīļākā krāsa – melnā. Liljāna Garhāne, 19 gadi, interesē politoloģija, tāpēc studēs politikas zinātni Latvijas universitātē. Aktīvi nodarbojas ar sportu, brīvajā laikā spēlē tenisu un ziemā patīk slēpot. Jānis Freibergs, 18 gadi, mācās Rēzeknes valsts ģimnāzijā. Brīvajā laikā aktīvi sporto un aizraujas ar svarcelšanu. Patīk pavadīt laiku kopā ar draugiem. Arī konkursā piedalās draugu pamudināts un atzīst, ka tā ir laba iespēja ne tikai pārbaudīt, bet arī pilnveidot sevi. Evija Frīše-Voite, 18 gadi, mācās Rēzeknes 5. vidusskolā. Brīvajā laikā nodarbojas ar sportu, dejo skolas. Tauteļu kolektīvā viņai patīk izmēģināt visu kaut ko jaunu, iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Un šodien viņa pārvar savu lielāko hobiju, uzstājas publikas priekšā. Laima studenta, 19 gadi, cenšas maksimāli pilnveidot sevi, tādēļ pieņem arī šo izaicinājumu piedalīties konkursā. Ikdienā ir atraktīva un jauka. Ļoti patīk darboties radoši. Arī konkurss šķiet kā liels mākslas darbs. Pašreiz pamatnodarbošanās ir studijas. Artūrs Voskants, 18 gadi. Šogad absolvēja Rēzeknes 5. vidusskolu un iestājās Rēzeknes augstskolā. Interesē viss militārais, tāpēc centīsies celt karjeru nacionālajos bruņotajos spēkos pēc augstskolas absolvēšanas. Raksturo sevi kā goda un vārda cilvēku. Es traucos tevi vēlreiz apraucīt, tīrus trauki plīst. Kustojums vai vējš, sekundes liedzēš, pulse un elš. Viena vai vārds, mani neapsāks, gaidītājās. Un es skrienu vēl, man to jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidī vēl. Man to jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, mūsu vārds. Dīvains hēls, ārpats. Es teicos, bet laikā vairs nav, ēdas man svilst. Es dodos ceļā kaut ko pierādīt, tev jāpiekrīt. Buongiorno Rēzekne, con gli occhi miei di felicità. Buongiorno, sento su sai che ci siamo, però grazie, torniamo. Paldies. Laiks paziņot rezultātus. Tagad viss Aleksandra Bartaševiča rokās. Un tas ir Artis Salinieks. Rēzeknes 2012 Santa Seržanta. Santa Seržanta. Viņš ir Rēzeknē 2012.